Sveiki, man sauc Juris Stabūns. Man bakalaura tēma ir elastīgie robotu satvērēji. Kā praktisko daļu es izveidoju granuālo satvērēju. Tātad tūlīt jums parādīšu granulārā satvērēja darbības principu. Tātad tiek ar pumpīti pielaists gaisa balonā, kurā atrodas pirstošas vielas. Tālāk tiek aptverts priekšmets. Un tiek izsūkts gaiss. Izsūcot gaisu, veidojās vakums, un tas birstošā viela tā kā aptver priekšmetu, un tad var viņu pacelt. Tāds parādīšu vēl vienu, jo tā, lai ir labāk saprotams. Re, kur šeit jau ir uzspiests. Re, kur viņu var pacelt. Viņš ir ļoti labi nofiksējies. Tādu tūlīt jums parādīšu, no kā sastāv dotais granulārais satvērējs. Tātad šis tūls ir domāts, lai tur ievērtu balonu, kurā iekšā ir pirstošā viela, un no šejien tiks padots gaiss vai izvilkts gaiss. Šis ir filtrs, lai tad, kad tiek izvilkts gaiss, netiek izvilkts pirstošā viela. Arī gribu piebilst, ka šie tūļi ir izveidoti RTU 3D printeri. Līdz parādīšu vēl. Tā tas izstāsta tad, kad tas tiek jau gandrīz vai samontēts kopā. Šī ir Covid maska, kurējā arī ļoti labi palīdz noturēt visu to birstošo vielu, kad tiek izsūkts gaiss. Un ar šiem caurumiem viņš būs piemontēts pie universitātē esošo ABB robotu. Un kas ir palicis izdarīt, tas ir viņi piemontēt pie universitātē esošo ABB robotu un izveidot eksperimentus ar vairākām vielām. Pagaidām ir tikai izveidot eksperimentu tad, kad balonā ir kafija, vai tad, kad balonā ir milti. Tātad tiek balons uzlikts uz priekšmetu, tad tiks izsūknēts gaiss, veidos vakumu, un viņš tā kā apies ap to priekšmetu un varēs viņu pacelt, nofiksēs. Tad iztīsies tas šādi.